Sveiki visiem! Pagājušo nedēļu video nesanāca, jo man tur neliels ČP notika. Tā teikt, nopirku dronu, domāju, lai tur varētu tā kā, tos kadrus smukāks taisīt. Bet, copas laikā viņš kaut kā neveiksmīgi kaut ko tur dizorientējās, jeb kas viņam notika un iekrit ūdenī, noslīk un līdz ar to viss tā teikt, tas video nekāds tur nesanāca tur. Jā, tas nebija tie lētais, tas drons, tāpēc tā. Bet, šonedēļ mēģināsim taisīt kaut kādu video. Protams, tagad tas līdaka laiks, tāpēc arī mēs mēģināsim dažādās vietās šodien kaut ko noķert. Un varbūt sanāks kaut kāds labs video. Un skatīsimies. Pagaidām brienam uz to Meža ezeru trako, kur mums bija tur viens iepriekšējais video, kur mums tur nekas nenoķērās. Un skatīsimies, kāds mums tur ir. Ir zivs vai nav. Ja tur tās līdaks tāds baigs smukās ir tajā ezerā, tāds pilnīgi tāds melns, tā kā tāds. Ja noķersim, tad es parādīšu. Tā kā tā. Jā. Man te veikalā pagājušo reizi stāstīja, ieteica tādas, it kā vietējā ražotāja tādas vardītes. Esot baigi populārs. It kā mūsējie ar paši ražo un baigi tādus, ķerstīgas. Es te divus nopirku. Pagājušo reizi uz šito zaļo nekas, bet uz šito rozavo lielupē. Tā kā, bija viens iznāciens, bet, nezinu, vai es pasteidzos, vai nokavēju bišķiņu. Bet, it kā strādā. Pēc kolēģis tikko noķēra līdaciņu. Visu mēģināja, ne uz kā neķērās. Beigās uzlika rotiņu un noķēra maziņu, bet, bija līdaciņu. Tāda kā 30 centimetri. Pavisam maziņa. Kaut kā interesanti, nezinu. Un man pagaidām neviena cope nav bijusi. Nomainīta tāda. Man nav rotiņa. Tāda oranža. Ir parastie rotiņi, bet tie veci. Un man te kastītē tāda interesanta tāda rotiņa apvienojums ar tādu zivtiņu. Tā kā. Jo te tie dziļumi ir ļoti maziņi. Un tāds kaut kāds apmēram. Kā lai parāda. Šitāds te zivtiņu ir tāda rotiņa, tā kā dažādas krāsas. Un te es tādu te pamētāšu. Bet izskatās, ka līdaks nav aktīvs pagaidām, vismaz šeit. Redzēsim, kā būs upē. Varbūt upē būs bišķi jautrāk. Bet, pagaidām izskatās, ka te nekas nav. Zivs ir, bet, nav viņa aktīva. Vardīti pazaudēja vienu, jau aizķērta uz tiem zariem. Tā. Tā kā tā. Izskatās, ka te mums šodien nekas nebūs. Mums jāmēģina kaut kur lielupē, es nezinu. Skatīsimies, ko var izdomāt. Vai vakarā aiziešu uz karūsām, paķerstīšu karūs uz pludiņu. Nezinu. Kolēģis arī tur vienu tikai noķēra to maziņu un tas arī viss. Te jau no rīta apgāja apkārt ezeram. Izmēģināja visu kaut ko. Beigās uzlika rotiņu un tad noķēra to mazo, bet laikam arī tas tāds
tīri nelaimes gadījums. Ja, nu kaut kā nav aktīva, ne, viņa te kaut ko dzenā, kaut kur zilteli, neko. Mēs, nu, varbūt lielupē kāds ir, nezinu, redzēsim. Vai nu Driksnā aiziesim, paskatīsimies, kā tur iet. Tā kā tā, nu, redzēsim. Vai nu sadalīsim to video divās daļās, un tad tur būs tā kā priekš tiem makšķerniekiem, pludiņniekiem, un tad priekš spiningistiem. Nu, redzēsim, kā aizies tā copa. Tā kā tā. Nu tā, esam te Lielupē. Tur, kur te esi Fīderi, te sēdēju. Patās blakus. Te bija tas iznāciens uz to rozā krāsas mānekli. Nu, rozā vardītes neatradu, diemžēl. Tāpēc, nu, nopirku divus oranžus. Skatīsimies, ko oranžās darīs. Diezgan augsts. Kā es viņu te pacelšu, ja arī kaut kas noķersies. Sačuksim, kā ir. Nu jā, tā vardītā interesanti spēlē. Tā kā tā. Laikam tomēr tā spinningošana šodien nebūs. Kaut kā sāk vējš pastiprināties. Šodien tomēr laikam nebūs tā īstā diena. Kas? Es nezinu. Vai nu šovakar aiziešu, vai no rīta, agri no rīta. Es domāju, iet uz Karūsām pasēdēt tur tai dīķī. Un domāju, ka, lai netaisītu divus video, tad šito video salikšu kopā ar to video. Tad tā, esam klāt atkal uz to Gulbi dīķi saucamo. Kā jau teicu, video būs divās daļās. Mēģināsim, nezinu. Ārā lietus tā diezgan spēcīgi brīžiem līst. Nezinu, kas mums ir sanāks. Kaut kāds plēvs maisis, tos lietus mēteļus saucamos nopirku. Jau būs pavisam traki. Jā, te pa ceļam, kamēr brauc, tā riktīgi beldziem bija. Bet, nu, ķersim tās Karūsas, skatīsimies, kas mums te būs. Mums varbūt ar Karūsām paveiksies. Līdekām nesanāca, bet, nu, ar Karūsām cerams būs labi. Varbūt arī kāds līnis beidzot rāpīsies, jo, nu, tā kā jau siltāks bišķi palika. Bet, nu, te pirms tam bija diezgan pavēsts laiks, un tad redzēsim, kā mums šodien te ies. Nezinu, jau kādu stundu sēžu. Nav nekas, te kaut kas bišķiņ tur rausta, bet tās sīkās kaut kādas tur to pludiņu man bišķi. Tā kā parausta, bet tādas copes riktīgas nav bijis, tā kā Karūsas ņemt. Nu, nezinu, tās maziņās spēlējās pa augšu. Lietas līst, barība samētāta, nu, laikam vēl nav pienācis neviens. Vai nu kaut kas nepatīk. Barība to traperu paņēma, to priekš Karūsām līņiem. Tā tāda marcipāna smaku. Laikam viņiem tur tāds kopīgs. Nu, nezinu. Gaidam to vienīgo copi.
Nu, nezinu. It kā šitā jau nav īsti dīķa zivs. Bet, nu, redziet, te viņa ir. Breksēns. Kā tā? Kaut kāds maziņais. Kas tas mums? Raudiņa. Tas bija raudiņa. Kaut kādi jocīgi copi. Vēl viens breksēns norāvās tāds pats. Bet nu kaut kā jocīgi. It kā karūs līņu barība. Bet no karūsām līņiem ne miņas un pienāk breksis, kurš principā tā jau tāds kā plaudas breksis. Tas ir upes zivs. Nezinu, ko viņi te dara dīķī. Varbūt kāds ielaidis vienkārši. Kādreiz. Nu, nezinu, tā pāris raudiņas vēl kaut kādas raustīja. Nu, bet cope tā kā klusums galīgi. Sabarots tur ir ļoti daudz apakšā. Nezinu. Nav laikam tā riktīgi atkal tā. Ne tie vēji, ne tās bāzes. Nezinu. Pagaidīsim vēl kāds pāris stundas, to redzēsim, būs vai nebūs. Reku, es te patās sēžu, reku, man makšķers stāv. Es tik tagad ievēroju te netīšām, kamēr pārmetu makšķers, reku, te patās stūrīti iekšā. Reku, jau var redzēt, jā. Olas. Tieši ekrāna centrā. Tāpēc es domāju, ko tās pīles te tik šausmīgi trinās. Un tie cilvēki arī, reku, man iepriekšējā video, kas bija vēl pavasarī, ka to riepu teica, lai no ūdens izvelk. Un tad pagājušo reizi es viņu izvilku ārā krastā. Un šodien, reku, viņa jau atkal ir ūdenī iekšā. Nu, tādi mums tie cilvēki ir. Nu, es jau nerunāju arī par to, ka te tie makšķernieki aiz sevīm atstāja. Nu, man atkritumais ir pēc tam savākšķi. Plus mīnus. Daudz maz, lai būtu. Tā kā nu tā, vietiņa būtu smuka. Bet nu tie cilvēki tādi ir, kādi ir mums. Pīles staigā. Un te viņas peldās, te bebra kungi un viss kaut kas te no rītiem, ka vasarā ir. Tanī krastā arī riepas, tur var redzēt tālumā stāv izvilkts. Pagājušais es viņu te izvilku, šitiem krastā noliku. Ja tā bija kā reiz tās talka dienas. Domāju, kāds savāks, bet nu neviens neko nav savācis. Tā kā tā, iemetuši atpakaļ. Nu tagad es viņai pakaļ netieku. Nav tik dziļi zābaki. Nu, līst tā kā pa jāņiem, es nezinu. Tā zivs kā nav, tā nav. Kaut kādi te asarīši man te trāpījās. Sāc brīnum, te mainot tos dziļums. Bet lielā zive nav no karūsām un līņiem nav ne smakas. Kaut gan laiciņš diezgan silts, tikai tas, ka tas lietus te. Un vējš jau atkal pamainīja virzienu uz citu pusi, tagad pūta. Nu, nezinu, kas pa vainu. Kāpēc nav zivs? Un paskatīs, ko mēs te noķēri. Nu, daudz tur sīki ir līdz. Sāka man te visādi bija asari ķerties. Un tā tālāk. Bet, nu, beigās, kas mums te ir? Tad tas viens breksēns. Asarīts. Laidīsim vaļā. Nav ko te mēs mocīt. Te arī sīki asarīši visām trāpījās. Un tas brekšlēns arī jālaiž vaļā.
Peld. Raudīs. Viss, ko vien varēja. Bet, nu, līst tā kā pa Jāņiem. Teikuši, kā ir. Bet, nu tā, visas ziltiņas izdzīvoja. Tā kā, nu tā. Nesanāca mums šodien nekādu trofeju noķert. Tā kā tā. Tad tā. Vakar paspiningojām bišķiņ. Nekas mums tur nebija. Nodomāju, ka šodien varētu tā kā uz to dīķi iet, tā kā lietaina diena. Domāju, mums kaut kādu copīt, zin kā. Man jau tā doma tāda, ka, nu, karusām vajadzētu lietainā laikā labi ķerties, bet, nu, redz, iznāk, ka nekā nebija, nu. Nu, nezinu, kaut kādi jocīgi tas pastāsts ir, nu, nezinu, tas gulba dīķi, brekši kaut kā tā baigi, nu, jocīgi. Varbūt kāds vienkārši salaidz iekšā, bet, nu, breks un plauts, tas jau nav īsti dīķa zivs. Tā jau ir vairāk upes zivi. Tāpēc, nu tā. Nu ko, ceru, ka jums tas video patiks. Tā teikt, no 2 daļām. Un gaidīsim nākošos video. Es nezinu, darba daudz. Ģimenes problēmas visādas. Tāpēc nu, tie video sanāk tā baigi raķi filmēt tagad. Nav īsti daudz laika, lai izrautos uz copēm un tā tālāk. Tāpēc arī tā ir, kad nu, tas video tā. Pagājušo nedēļu gribēju taisīt video, bet tas drons noslīka. Nu, es te vienā video kaut kur iemetīšu iekšā to vienu kadru, lai viņš man tur nemētājās. Vienu kadru izdevās tomēr uz to telefonu dabūt augšā. To varēs vismaz redzēt tur. Tā kā tā. Tā teikt, skatieties, abonējiet kanālu, tā teikt. No skatījumu daudz, abonentu maz. Laikojiet, komentējiet, kas labāk, kas sliktāk sanāk. Varbūt, ko labāk ieteikt darīt, tā tālāk. Tā kā tā. Gaidīsim nākošos videos.